Sveicināti atpakaļ 12. epizodē. Šodien mēs turpināsim ar tādiem jaudīgiem eksistenciālo priekšmetu skolotājiem. Un mūsu viešņi šodien ir ķīmijas skolotāja Linda Kovaļevska. Labdien! Kā jūs jūtaties? Ļoti labi atpūtusies. Superīgi. Tad, ko jūs darat skolā? Izņemot ķīmiju. Izņemot ķīmiju? Jā. Esmu arī bioloģijas mācību priekšmetu skolotāja. Agrāk vadīju līdz šī mācību gada sākumam arī aerobikas pulciņu, bet šī pulciņa darbību, teiksim tā, es izbeidzu, jo laika rāmis darīja savu un laiks jau bija saplānots un diemžēl finanses pulciņam un pulciņiem bija zināmas vēlāk, un tas grafiks jau bija aizgājis, gan stundu grafiks, gan tas nedēļas plānojums, tad līdz šim tas bija arī pulciņš, un tad tas otrs galvenais pienākums noteikti pēc mācību priekšmetiem tad ir audzināmās klases audzināšana kopā ar skolotāju Ingūnu Ādmidiņu 8A1. Tie būtu tādi kā būtiskākie, kas man ir jādara. Un kas ir tādi nebūtiskākie? Nebūtiskākie būt par laborantu kabinetā un laboratorijas telpā, kas nozīmē to, ka pēc jūsu laboratorijas darbiem tos traukus es vēl pārbaudu katram gadījumam. Sakārtoju laboratorijas piederumus nākamajiem laboratorijas darbiem, pamatā savām stundām. Skolotājs Rolands tad to dara savām klasēm, bet, ja kāds arī palūdz, tad es palīdzu, cik varu. Tie varētu būt tādi tā kā nebūtiskākie, bet bez šiem pienākumiem tās stundas jau novadītas ar tā kā īsti nevarētu. Tas būtu tas, un tad, protams, ir vispārējais metodiskais darbs kopā ar kolēģiem, mācību tematisko plānu veidošanai, saskaņošanai, mainīšanai, ja mēs kaut ko pamainām, sadarbību ar kolēģiem. Tādas mazās lietiņas, kuras mums ir jādara, bez kurām jau tas darbs nenotiek. Kādas jums ir bijusi? Laboratorijas darbi, man liekas, ka vispār laboratorija ir tāda viena no, teiksim tā, bīstamākajām vietām šajā skolā, kur kas tik nevar atgadīties. Tā kā jautājums ir, kāda ir bijusi tā bīstamākā lieta vai atgadījums vai varbūt kaut kāds, nezinu, sprāgums, kaut kāda uguns vēl kaut kas ir noticis jūsu laboratorijā vai mūsu, manā kabineta daļā noteikti tas varētu būt tas, katrs no mums ķīmiju, kurš ir mācījis, ja vismaz vienu reizi trauksmi skolā uztaisījis. Gan skolotājiem Rolandam, gan skolotāja Elīnai tā sanāca. Man ar tā sanāca, bet tas pat nebija stundu laikā. Tas tāds, varbūt liekas tāds tā kā jautrs, amizants gadījums. Gribēju pamēģināt eksperimentu ar Haribo lācīti un Bertolē sāli, kā tad īsti izskatās tas eksperiments un cik viņš ir apjomīgs, lai varētu saprast, stundā drīkst rādīt, nedrīkst rādīt, kur labāk viņu rādīt. Un es laikam neaprēķināju dūmu daudzumu, kāds bija klasē, kāds var būt izrādās. Un tajā laikā man palīgā nāca skolotājs Oskars, bioloģijas skolotājs, varbūt ir atmiņā, varbūt kaut kur palicis. Viņš strādāja pirmos gadus, kad es atnācu uz šo skolu strādāt. Viņš vēl te bija, un tad viņš atnāca man palīgā paskatīties, kas notiek ar to eksperimentu. Un tad mēs iemetām to Haribo lācīti tajā Bertolē sālī, un tad būtībā visa telpa minūtes laikā bija pilna ar dūmiem. Un es pat nesapratu, kas skan trauksme. Un Oskars saka, liekas, kaut kas skan. Un kamēr es sapratu, ka tā ir trauksme, es izēju ārā, direktors jau bija pie dežurantēm un informēja un skatījās, kas ir noticis. Un tad jau arī sākās tā lielā signalizācija, ka visiem bija jāpametās savas telpas. Bet es vairāk biju šokā par to, ka es nesaliku kopā, ka ir tie dūmi, ka tā signalizācija ieslēgusies. Bet šoka stāvoklī cilvēkam visādi var nostrādāt viņa darbības un domāšanu, un arī viņa aizbloķēties tā, ka viņš neatcerās elementārākās lietas, kas ir jādara. Tas tāds varētu būt tāds ekstrēmākais priekš manis, ka es esmu arī iztraucējis, diemžēl, visu skolas darbību šajā brīdī. Kādi ir pēc tam tie kaut kādi pēcdarbi vai secinājumi, vai es nezinu, kaut kāda, es aizmirsu vārdu, bet sodība, nezinu, varbūt ir kaut kāds nosodījums pēc tam vai skolotājiem par to kāds rīkojums vai aizrādījums. Pagaidām tā vēl nav sanācis. Es domāju, kamēr kāds necieš un kamēr kāds neapzinās, vai tā ir viņa darbība, kas ir sekmējis to notikumu, ka kāds ir cietis,
vai kā citādāk, tad īsti vēl nav bijis, ka būtu rīkojums vai kāds aizrādījums. Katrā ziņā, ja tu laicīgi nenoziņo vai laicīgi neaizskrien un nepasaki, ka tas ir laboratorijas darbs, un es saprotu, ja aiziet šis signāls tālāk uz ugunsdzēsiem, tad visticamāk skolā es saprotu, ir kaut kāds aizrādījums par šo. Bet loģiski pēc tam jau pie atbildības tiek saukt ir atbildīgais skolotāji, bet tik tālu, paldies Dievam, nē, es negribu nekad nokļūt, nav mans mērķis. Labi, tad bišķītnies pavirzoties atpakaļ. Kā jūs nokļuvāt līdz laboratorijai un līdz ķīmijas skolotājai un kāds bija tas process un, nezinu, varbūt kaut kādi plāni pirms jūs izdomājat, ka jūs būsiet ķīmijas skolotāji? Man ir 2 teorijas, bet kaut kā teorijas, jā, kā tas varētu būt attīstījies līdz tam, ka es esmu skolas solā, priekšā stāvošais cilvēks, ir 2. 12 gadus, būtībā no 1. līdz 12. klasē, nedaudz arī 1. studiju gadā, es darbojos teātrī Zīļuks, Rīgas skolēnu pilī. Es pieļauju, ka mūsu skola ar kaut kādā veidā ir bijusi saistīta ar šo teātru pulciņu, jo šis pulciņš katru gadu Ziemassvētkos rāda skolēniem Ziemassvētku eglītes, kur bērni dodas uz izrādi, un tad viņiem ir aktivitātes, tad viņi satiek arī Ziemassvētku vecīti un dabū savu paciņu, un tad pavada to pēdējo skolas nedēļu tādā atraktīvā formātā, kur viņi arī apmeklē kaut kādus kultūras pasākumus vai kādu izklaidi. Un teātra pulciņš 12 gadi, tad ko 12 gadi ir patērēt, jāiet, strādāt vai mācīties par aktieri. Varbūt likās tā vīzija sākumā tāda. Un tad paralēli tam visam bija ļoti veiksmīgs mācību process, kur es redzēju, kā skolotāji to organizēs skolā. Būtībā tie bija ārkārtīgi labi, forši, inteliģenti piemēri, no kuriem es varēju mācīties. Un tad beigās salikās kopā tā, kas varētu būt tā profesija, kur tā uzmanība kaut kādus to cilvēku ir, kur tu atrodies ļoti bieži nosacīti kaut kādas auditorijas priekšā, un tev ir kaut kādā veidā jāuzstājās, tad kaut kā organiski salikās kopā, ka tas varētu būt uz skolotāja amats, jo par aktieri būsim reāli Latvijā. Grūti. Ir grūti, tev ir jāstrādā vairāki darbi. Tu vari arī netikt veiksmīgos projektos, arī neveiksmīgā projektā. Tava karjera varbūt norakstīt, jo loma, kur tu esi atveidojis, varbūt tavs tēlojums nav pietiekami bijis labs, un tevi var izvazāt pa visiem, sākot ar sociālajiem tīkliem, beidzot ar kaut kādām avīzēm vai vienkārši savstarpējās sarunās. Un tad tas otrs, tad bija tas noslēdz uz to skolotāju, ka tas varētu būt tas īstais, jo skolotāja darbs jau vienmēr būs nepieciešams. Es arī mēģināju arī to domāt arī ilgtermiņā, kas ir tas darbs, kur tā konkurence ir, bet viņa arī nav pārāk liela, un tā nav arī profesija, lai nav tā, ka to profesiju kādā brīdī nevajag. Viņa vienmēr būs vajadzīga, grib vai negrib. Tad beigās tas bija tas skolotājs. Protams, visādas modelis, dziedātājs, tas jau kaut kur mazās klasītēs jau bija, kā jau visiem, manuprāt, bet tāds mērķiecīgs darbs man sākās sākot ar 5. klasi, ka es zināju, ka ir jāiet uz to pusi, uz to skolotāju. Tad beigās tā arī bija. Pabeidzot 12. klasi, iestājoties augstskolā, man ir ļoti līdzīgs stāsts ar Elīnu, jo viņa tika uz to pašu RPIVAS programmu ar būtībā apmaksātu studiju vietu, kur arī es biju. Mēs bijām, varbūt ne uz vienu vietu, varbūt mēs katru dabūjām to savu konkurenci. Man liekas, tur nebija tik liela. Mēs tikām uz šo te programmu, bet kaut kā laikam, kaut kas ar to RPIVU man nostrādāja, laikam, vai budžeta vieta man pat bija nodrošināta, bet kaut kāda problēma bija tajā, ka beigās noslēdzos par labu Latvijas universitātei. Kāpēc? Nezinu, jau vairs neatceros. Bet beigās nonāca Latvijas universitātei ar programmu Dabaszinību un informāciju tehnoloģijas skolotājs ar novirzienu ķīmiju, bioloģiju. Un tad ar skolotāju Elīnu mums krustojās ceļi caur ķīmiju, bet tas otrs priekšmets mums bija katrais savs. Viņai bija ģeogrāfija, man bija bioloģija. Tad beigās tad ir programma, 2 priekšmeti, un tev arī nebija jāgaida ļoti ilgstoši, līdz tu vari iet strādāt skolā, un tu vari saņemt papīru. Būtībā tie bija 4 gadi, un te jau iekšā skolā. Tas tā kā pietiekami īss, nav pārāk izstiepts, un tu jau esi darba apritē iekšā pēc skolas. Cik esmu dzirdējis, skolotāji arī vēl nepabeiguši skolu, jau ir sākuši strādāt. Šeit es esmu arī viens no tiem gadījumiem.
Te atkal man ir jāpiemina Elīna, jo viņa bija tā, kura sāka strādāt viena no pirmajiem mūsu kursā. Un laikam bija tā situācija, ka, lai nodrošinātu to darba vietu viņai ilgstoši, pēc tam arī, ka viņa beigusi skolu, bija vajadzīgs skolotājs, kurš paņem ļoti mazu slodzīti. Tās bija 4 stundas nedēļā, lai viņa varētu turpināt strādāt pilnu slodzi. Nu, tad tieši kā reiz 4. kurs, praksa jau bija bijusi. Un tad Elīna uzrunāja mani, bet es tā kā nevēlos. Viņa laikam ir ieteikusi man, es aizsūtīju tos savus CV un informāciju par sevi un uzaicināju arī uz pārunām. Un šī vieta, tās mazās 4 stundas nedēļā, tā viena diena nospēlēja ļoti lielu lomu, lai es iegūtu darbu pēc tam, kad es esmu pabeigusi augstskolu, jo tomēr darba pieredzi vajag visiem, lai tu tiktu darbā, bet ja tev tā darba pieredze nav, kur tu viņu dabūsi. Tad veiksmīgi bija gan tā pieredze, gan papīrs, un tad es tiku strādāt pilnā slodzē citā Latvijas skolā pēc Baldonas to 1 gadu. Man tas sanāk 4. kurs, reizē arī darbs, un tad pabeidzot augstskolu, tad mums šis līgums bija uz gadu. Es arī mainīju savu darbvietu uz citu skolu pēc tam attiecīgi. Okay. Tad sanāk, gandrīz no tās 1. klases, kad jūs sākāt skatīties skolotāju virzienā, jūs jau uzreiz būtībā mērķtiecīgi, diezgan mērķtiecīgi, jā. Priekšmets tas bija varbūt sākumā ne tas, uz kur es skatījos. Man ļoti patīk vēsture. Mana pirmā vēstures skolotāja bija Linda. Viņa nomainīja un atnāca cita Linda. Viņām bija tikai cits matu krāsas, bet vārds bija tas pats, bet, protams, persona tā nebija tā pati. Un te man sākumā likās, es varētu būt tā 3. Linda, kas nāks to skolu strādāt. Bet ar vēsturi bija tā, ka šis priekšmets man īsti nederēja augstskolai, jo, lai tu varētu strādāt par vēstures skolotāju, pirmie 3 gadi vēsturi un tikai tad ir pedagoģija. Tie būtu būtībā kopā gan arī 7 gadi, līdz es tiktu iekšā skolā un būtu tas papīrs. Nu, tad šeit tā programma, uz kuras aizgāju, tur bija tas laika rāms mazāks un te bija ātrāk augstskolas papīrs iegūts. Nu, tad, jā, tā kā priekšmets sākumā nebija ķīmija, sākumā tā bija vēsture, bet skolotāja profesija tā bija tā pamatizvēle jau diezgan laicīgi. Jūs priecīgi par skolotāju? Tagad? Jā. Tā. Ja tu man to pajautā pēc 4 brīvām dienām, jā. Ja tu man to pajautā semestra noslēgumā, gada noslēgumā, nē. Bet es teikšu godīgi, es neesmu tā labākā reklāma šodien, kas aicinās nākt strādāt skolā. Nāc, tas darbs ir lielisks. Tā nav. Šobrīd tā noteikti nav, jo pastrādājot, sanāk šis jau 10. gads, es redzu tos plusus un mīnusus, kas ir šim darbam, kurus varbūt sākumā es neredzēju, dēļ jaunības maksimālismu iespējams. Tad tagad es viņus redzu vairāk, es redzu, kur viņi man pašai personīgi ir traucējuši vai atkal palīdzējuši. Tad vairāk, diemžēl, gribot, negribot, man ir jāsaka, ka to mīnusu sāk palikt vairāk nekā to plusu, bet es jau turos pie tiem plusiem, lai strādātu skolā. Tā kā atkarīgs ir no noskaņojuma, no darāmo darbu saraksta, no pienākumiem, kas ir jādara un konkrētās dienas. Jo pietiek ar vienu vēstuli e-klasē, lai tu negribētu strādāt skolā. Būsim reāli. Tā tas ir. Cik jauki. Tā tas ir. Tāpēc, ja man prasītu, vai man nāk strādāt uz skolu, tas nav darbs, kas ir piemērots visiem. To nevar darīt visi. Un tad, kad jums mīnusi paliek vairāk par plusiem, ko tad jūs darīsiet? Nenāc. Ne, jums personiski. Ko man? Ko jūs darīsiet? Ja man pateiktu, vai kas būtu tas, ko es teiktu? Ja jums mīnusi paliktu vairāk par plusiem personiski. Es ies projām. Viss? Man būtu tiešām grūti ap sirdi, jo tas darbs, tie plusi ir, jo es to tiešām vēl aizvien uzskatu par vienu no labākajām profesijām, kāda vispār eksistē. Tur remitīgi esi ar jauniem cilvēkiem, tu redzi, kā viņi mainās. To arī par viņiem pavadi krietni vairāk, es domāju, nekā daži labi savās ģimenēs mājās bērni. Bet, te, protams, te var oponēt arī cilvēku un teikt, ne, es savus vecākus redzu pietiekami bieži, bet ir tādi vecāki, kuriem tas skolotājs ir tas gandrīz bezmaz vai kā ģimenes loceklis, vai tiešām tā otra persona, pie kuras viņš var vērsties kaut kādās ikdienas situācijās, kas viņam varbūt garastāvokli ir sabeidzis, vai viņš jūtas bēdīgs vai nomākts. Es aizmirsu jautājumu. Ja, ko jūs darīsiet, tad jūs esat prom? Ko es darīšu, es iešu projām, kas būtu alternatīva? Jā.
Ko darīt, citu darbu kādu? Es nezinu, vai jūs darīsiet citu darbu. Vienkārši, ko jūs darīsiet? Tur tā lieta, es nezinu. Tāpēc es ceru, ka nepienāks šis brīdis, bet es jūtu, ka sāk palikt arvien grūtāk. Jūs jau nestrādājat līdz kaut kādiem 70. Es domāju, ka nē, varbūt. Ko zinu? Nekad nevar zināt, kur dzīve tev aizvedīs. Kā aizmirst pat, par ko sāku runāt to jautājumu. Man jāsāk pierakstīt. Jā. Labi. Bet jūs esat diezgan strikti skolotāji, zināmi. Jā. Tā, no kuras skrien prom, nevis skrien pakaļ. Paldies Dievam. Kā jūs tikāt līdz tam striktajam statusam? Jūs vienmēr esat bijusi ļoti strikta un nostāta un par to labo skolānu, vai kādreiz jūs bijāt tāda? Es nebiju gaidījis, ka es tāda būšu. Jā? Jā. Jo man tie piemēri, tie skolotāji, kādi man bija manā mazajā Rīgas Lietuviešu vidusskolā, viņi bija atsaucīgi, viņi bija laipni. Noteikumi jā, bija, bet viņi nebija tādi, kā tu saki, strikti. Pretīm nākoši. Es uzskatu, ka es arī esmu pretīm nākoši. Ja bet ja mēs tā skatāmies, kādi bijām mēs, man jau jāsaka, ir mana laika, ak, mans Dievs, mana laika skolēni, un kādi ir tagad, tad skolotāji varēja būt pretīm nākošāki tajā laikā. Un man likās, es arī tāda vēlos būt, ka es tāda būšu. Bet tā pirmā stunda Baldonas vidusskolā man pilnīgi sagrieza. Es nezinu, kas notika. Man nebija neslikti. Es atceros, man nebija nekāds garas stāvoklis. Jā, man bija stress, bet varbūt to iespaidu un to, kāpēc es tāda paliku tajā pašā pirmajā stundā, noteikti bija tie teksti no kolēģiem, ka tev ir jāparāda, ka tu esi skolotājs, nevis skolēns, jo tajā brīdī es biju jauna. Tie gadi, cik man bija 23, Elīna labāk zina, viņa man zina, man skaits labāk vecuma nekā es brīžiem, bet tas bija tas laikam, tas nostrādāja, ka ir jāparāda, kurš tomēr tajā kabinetā ir autoritāte, jo, ja tu pirmā stundā to neparādi, tad, diemžēl, tev pēc tam viņu iegūt ir ļoti grūti, vai arī to jāpanāk, vai jāpielieto ir ļoti dažādas stratēģijas, lai tu iegūtu to autoritāti, un tad tā pirmā stunda pilnīgi, un tā viss un tā līdz šim brīdim mēs varbūt pat esmu nedaudz apmaigus noteiktās situācijās, bet pa lielam es mēģinu turēt to robežu. Jo ķīmija ir tā zinātne, kur jokiem nav vietas brīžiem, un tomēr, ja tie ir laboratorijas darbi, bet tā ir darbība ar vielām, varbūt ne laboratorijas darbu saistīt, man ir jārūpējas par drošību, lai es galā beigās visu sev pasargātu. Tā ir tā zinātne, kur tiem jokiem ir jābūt līdz vienam līmenim, viņi tomēr tai kārtībai un tam strikturam, tiem noteikumiem ir jābūt kaut kādiem. Jūs daudz pieminat Elīnu. Jā. Elīna bija podkāstā. Elīna bija podkāstā. To jums gan taisa aizkulisēs. Es ceru, ka Elīna tagad nedusmosies. Bet viņa teica, lai mēs pajautājam par jūsu skolotāju draugu grupiņām. Par skolotāju draugu grupiņām? Jā, ka jums esat tādas grupiņas, un jūs tur visu kaut ko darat interesantu. Tu domā, tā kā mēs, Elīna un Rolands? Ne tādām grupiņām? Jums esat lielāki grupējumiem? Jā, jums esat lielāks grupējums. Lielāk grupējums. Kāds ir tas jūsu lielais grupējums? Es varu pateikt tikai, varbūt, kas varētu būt šie skolotāji grupējumi. Es tajos grupējumos tā mazāk, man liekas, esmu. Jūs esat vienā? Vienā es esmu. Jā. Tas mini grupējums varētu būt es, Elīna un Rolands. Tas mini trīnieks, kas mēs esam. Bet kolēģi, skolotāji, kur vairāk vai mazāk ir sporta skolotāji, arī mūsu dabas zinātņu komisijas atsevišķi pedagogi. Un būtībā pat no katras ir kaut kāda daļiņa neliela, kaut kāds arī tas pats valodnieks, no atbalsta personāla, kāds pedagogs, kura varbūt pavada pēc kādām stundām kopīgu vakaru, atpūšās, parunā par dzīvi, varbūt kādam ir kāds sāpīgāks jautājums, uzspēlē kādu galda spēli, vai vienkārši kādu varbūt danci uzgriež uz deju grīdas. Arī tādi pasākumi ir, bet, diemžēl, viņi ir tādos laikos, kad es netieku, vai arī lokācija ir tāda, ka man pēc tam jādomā, kā es tikšu mājās, un, diemžēl, tas ir pārāk tāli, tev ir jābrauc uz sabiedrisko transportu vai ar taksi. Tā kā kaut kā varbūt nesakrīt tas laika plānojums, bet ir tādi, kas dodās uz šīm pasēdēšanām regulāri, ir tādi, kas vienreiz ir, citreiz nav. Ir arī forši satikt arī bijušos kolēģus no šīs kompānijas kādu reizi un uzzināt, kas viņiem ir jauns, bet grūti būs kaut ko komentēt vairāk, jo es
Tādas noteiktas grupiņas mums nav, ja? Noteiktas? Nē. Es teiktu tā, ka pēc kaut kurām interesēm, kurā brīdī varbūt kāda grupiņa varbūt izveidojas, bet tāda ilgstošāka ir tā, ko es nosaucu iepriekš, jā. Tas jūs trijo, spēka trijo. Spēka trijo, jā. Trīs muskatieri. Trīs muskatieri. Es dzirdēju, Ailīna arī kaut ko tādu teica. Jā, skolas trīs muskatieri. Nu labi, tad ražotos prom no skolas. Jā, mans Dievs. Sākās, ja? Jā, sākās. Kāds ir tāds jūsu bērnības piedzīvojums? Kāda jums ir bijusi tā bērnība? Tāda laimīgāka, pētīgāka, brīvāka, striktāka? Tāds bērns, kurš daudz sapņoja, vai bērns, kurš dzīvo realitātē? Oi, tur būs gara. Nu, tā tad jautājums bija tas, kāda ir mana bērnība? Jā. Es nezinu, vai to varētu nosaukt par striktu. Nē, prasīgu, jā. Es ceru, ka mana mamma šo neklausīsies. Es teiktu tā, ka lielāko daļu vērtību, izturēšanos pret cilvēkiem ir iemācījusi mana vecmāmiņa, jo varbūt tas, kā es to redzu, varbūt mana mamma to redz citādāk. Vismaz līdz skolas pirmajām klasītēm, cik es atceros sevi, es vairāk esmu pavadījusi pie vecās mammas. Visas vasaras ir bijušas laukos, Valkā. Es to saucu par laukiem, tie man ir lauki. Citam varbūt tā ir pilsēta, kurā viņš ir dzimis un audzis. Valkā es esmu arī pabeigusi dārziņu. Bet sākums man ir bijis Rīgā, cik es nosacīti pamiglai atceros, cik no bērnības var atcerēties. Un tad, sākot ar skolas gadiem, ļoti daudz manu brīvo laiku, pat ja ne visu manu brīvo laiku, citam tā ir muzikas skola, citam tā ir futbola treniņi, paskatoties Mārupē, ka ir arī audzināmā klasē, ko dara man audzināmie pēc stundām. Man tas bija teātra pulciņš. Un, kamēr nesākās nopietnas izrādes ar visādiem izbraukumiem, kas varēja prasīt nedēļas nogales un pat visu vasaru, tā uzreiz es biju laukos. Un tas sanāk skola, teātris, mājas, kad visi jau guļ, veseli mācījos vēlās vakaras stundās tā, lai man skolā viss ir nokārtots un nav nekādu parādu. Un tas sestdienas, svētdienas man bija mēģinājumi izrādes. Un sākās vasara, man aizsūta uz Valku, tā kā tos vecākus es redzēju ļoti reti savā ikdienas. Tā kā būtībā man skola bija manas mājas. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, ka skolotāji bija tie otri mani vecāki manā ikdienā, pie kuriem es varēju vērsties. Un tad vasarā un tajā brīvajā laikā es devos pie vecās māmas. Nu, tad, protams, visi dārza darbi, kas man vēl aizvien, es nezinu, man pret dārza darbiem ir savas antipātijas, bet to kaut kādu darba tikumu viņa mēģināja no manis ārā dabūt, mēģināja ieaudzināt, bet man jau patīk arī multens paskatīties, arī kādā reizē kaut ko nedarīt, satikt kaut kādus vietējos, ko es tajā laikā arī zināju, tagad es nevienu nepazīstu. Tā bērnība bija tāda prasīga, bet ne strikta. Jā, bija lietas, kas man bija jāizdara, bija lietas, kuras es varēju darīt, kuras varēju nedarīt. Tā kā no tā viedokļa skatos, ka studijām sākoties vai pabeidzot skolas, neesmu tas gadījums, kurš, kā saka, tautās norojās no ķēdes. Jo ritms režīms man bija ieaudzināts gan no vecās mammas, gan arī no teātra pulciņa, arī skolā. Vēl par bērnību, par sapņotāju. Neteikšu, ka būtu es bijis sapņotājs. Nē, teātra pulciņš iedeva tādu realitāti, jo mums bija arī izbraukumi pie skolēniem, kuriem ikdienā ir varbūt finanses mazāk, un viņi dzīvo ar to, kas viņiem ir, un arī mājās ar tiem cilvēkiem, kas viņiem ir un kādi viņi ir. Tā kā es redzēju to dzīves skarbo pusi. Vēl, ja runa ir par kaut kādiem blēņu darbiem, kaut kādas jau svārīt tavs podus. Tādus apzinātus, kurus es atceros, nezinu, nav tādi, ar kuriem būtu baigi. Man jālielās, bet tāds nekas tāds ubertraks nav bijis noticis. Vai par ko man tur super jākaunās. Es teiktu tā, mierīga bija lietas, kuras es biju iemācījusies, par kurām es esmu pateicīga, un kas man palīdz arī studijas nokārtot veiksmīgi un attīstīties par to cilvēku, kādas esmu tagad. Tu vienmēr ļoti ritmā, kustībā, nekad baigi neizklausās, ka jūs apstājusies un tāds tā kā... Ja to pajautāt maniem kolēģiem, es domāju, tas būtu arī tas, ko viņi
noraksturot tieši tā, kā tu teici par mani cilvēks, kurš vienmēr ir kustībā. Bet ir brīdis, ka manas, kā saku, durasovs nosēžās un man vajag attiekt no visiem, ka es arī atslēdzos un neceļu uz telefoniem, neatbildu uz zvaniem un esmu ieslēgusies tās 24 stundas savā dzīvoklī, kuru laikā es vienkārši uzlādējos. Bet pa lielam tikko, kā es izēju, tā tas ritenis visu dienu griežās, kamēr atbrauc vakarā mājās. Beidzot var atpūsties. Baigi ilgi, baigi darbīgi nav bijis kaut kāds tāds izdegšanas moments, kad liekas, ka nevar vairāk pavilkt viss Skola? Vispār. Jums ir jau no skolas laikiem šausmīgi liels ritms bijis. No rīta izēja ārā, atnāca vakarā mājās, bišķi pagala un atkal. Bez apstājas. Studijas un tad darbs un tā slodze diezgan liela. Vai nav bijis kaut kāds izdegšanas moments? Skolā es teiktu, es neatceros, ja godīgi, par skolu man ir grūti komentēt, jo tā izdegšana varbūt nebija, un bija tas atbalsts no klases biedriem. Mēs jau pietiekami mazs kolektīvs, maza klase, 13 skolēni. Pa lielam 8. klase līdz 12, mēs jau 13. Tā kā mēs viens otru, ja kāds kaut kādā brīdī varbūt atkāpās vai kaut ko mazāk darīja, mēs kā vilkām viens otru, vismaz tas ir tas, kā es to atceros. Studiju gados, ko tik es nedarīju studiju gados, sākot ar studijām, tad bija 4. kurs ar visiem bakalauriem, kursu darbiem, vēl darbs papildus un vēl arī karsē meiteņu komandu dalība, kas bija arī diezgan liela ikdienas daļa, diezgan ilgus gadus. Tur es teikšu, ka nebija tas pagrimums arī nekāds, vai arī kaut kāds brīdis, ka tu negribi darīt, jo tas bija tas, ko es vēlējos darīt. Man bija interese, un tā interese nebija pazudusi. Ja tagad padomā par darbu skolā, tad, es teikšu tā, pirmie 3 gadi, kas bija citā darba vietā, entuziasms bija, izdegšana nebija. Varbūt tas, kāpēc es nomainīju darbu, tie bija citi apstākļi, kas man to piespied darīt. Un tad tāda lielā pieredze varētu būt arī teikt, ka ir šajās skolās strādājot, bet tas ir ar kolēģiem runājot raksturīgs arī citās skolās. Tie pienākumi paliek arvien vairāk. Un beigās jau tā uzmanība uz konkrētām lietām ir arvien mazāka, ir lietas, es nenoliekšu, kuras es vienkārši fiziski aizmirstu, un es nesaprotu, kā es to vispār varu aizmirst. Ja paskatās, ko es esmu darījis līdz šim vienmēr, ar ko es tiku uz galā, kā es kaut ko tādu varu aizmirst. Un varbūt tāds lūziens varētu būt, ka bija pirmā audzināmā klase, kas man bija. Jo šī, kas man ir tagad, nav mana pirmā, viņa man ir otrā. Bet es teikšu, pēc sajūtām es viņus uzskatu kā savus pirmos nopietnos audzināmos. Diemžēl ar pirmo īsti nesanāca izveidot kontaktu, jo arī tas, kā es uzzināju, ka man viņi būs, bija diezgan kā pārsteiguma elements vasaras vidū, ka izrādās, ka tā vēl viena klase novākusies un bija nepieciešams vēl viens audzinātājs. Tad uzrunāja mani, tas arī nāca pēkšņi, es nebiju sagatavojis, es aizējot atvaļinājumā, es nebiju informēta vai nebiju nobriedusi tam, ka man tā audzināmā klase būs. Un tad es sapratu, ka man ir vēl tik daudz, kas ar ko man jātiek ir pašai galā, lai es vispār varētu audzināt klasi, un tad arī aizgāja viss pārējais tādā domino kritienā uz priekšu, kur es sapratu, ka varbūt ir jāpadomā, vai tas ir tiešām tas, ko es gribu darīt. Un tas ir tas izdegšanas brīdis, varbūt bijis, ka tāds tu sāc izvērtēt, vai ir vērts ieguldīt to savu enerģiju, ka ir momenti, kad tu neredz, ka nāk atpakaļ. Tam, kam tu velti to enerģiju, ka nenāk kaut kāds rezultāts atpakaļ. Neiet runa par augstiem mācību sasniegumiem, bet par citām lietām. Tad bija tāds kaut kāds kritiens. Pagājuši gadu bija kaut kāda sajūta, kaut kas nebija. Kaut kur man bija varbūt apstājusies kaut kāda radošā domāšana, domāt varbūt kaut kāds jauns uzdevums, kāda jauna metode, tad es varbūt tādu bāzīti paņēmu un strādāju ar to bāzi, kas man ir. Bet tas, es domāju, tas bija tāds īsais brīdis, tāda nopietnāk bija par to pirmā audzināmā klasi, tāds lūzēns, ka es sapratu, vai tiešām varbūt audzināšana nav mans lauciņš, varbūt man jāmāc tikai mans priekšmets. Bet, ja tu apsēdies, padomā, sakārto savas domas, parunā arī ar kolēģiem, no kuriem tu arī smelties iedvesmu un arī ņemt padomu, nenoliekšu arī pastrādāt varbūt ar
kā teikt, pieaugušo atbalstu, kas no skolas atbalsts, tas ir katram vērtīgi un katram to vajadzētu reizi dzīvē izdarīt tad, ja viņš jūt, ka viņam vajadzīgi ir kaut kāda palīdzība, jo viens pats ar to galā tik nevar. Jā. Mans nākamais jautājums bija kaut kāds tas ieteikums, kā tam tikt pāri, bet tad arī tas ieteikums būtu parunāt ar kaut kādiem ārējiem cilvēkiem. Es uzskatu, tas ir vajadzīgs. Jā. Es runāju konkrēti, tie ir psihologi, tie ir psihoterapeiti, un ja runa ir varbūt par karjeras izvēli, ir arī karjeras konsultants, kurš, es domāju, sniegtu ļoti labus, vērtīgus ieteikumus. Es gan neesmu pie tāda bijusi, es vairāk ar to pirmo nosaukto, varbūt vairāk pastrādāju pa kaut kādām lietām. Es nesaku, neejiet meklēt palīdzību, bet palīdzība ir noderīga. Ja tu uzskati, ka tev to vajag, un tu to saproti, tas ir vēl labāk. Bet pirmais es ieteiktu sev apkārt dabūt, varbūt dabūt nebūtu īstais vārds, atrasties sabiedrībā vai cilvēkos, no kuriem tu vari smelties iedvesmu un kuri tev var sniegt padomus. Pati tie padomi no tādi, kurus tu vēlies dzirdēt, lai nav pa spalvai, bet lai ir tādi padomi, kas tieši tev var sapurināt. Un varbūt kādā brīdī jāietur arī pauze. Varbūt viss liekais, ko tu dari, varbūt ir jānomet nost un jāpadomā tomēr ir par sevi kaut kādā brīdī. Bet tikt, es domāju, katram ir iespēja jautājums, tas, cik daudz cilvēks pats grib ieguldīt. Jā, paldies. Jā. Par tiem cilvēkiem, ko jūs tā kā atradusi sev apkārt, kāda ir tie, kas jūs visvairāk tā kā tieši atbalsta un iedrošina, ka var turpināt un viss ir izdarāms? Es nesaukšu, kurš ir pirmais, kurš ir pēdējais. Man noteikti, es zinu, ka viņš klausīsies, viņš klausīsies, ka es pateicu, ka es būšu podkāstā. Tā ir man otrā pusīte. Kurš liekas, ir tās pats cilvēks, ka es, bet tomēr tajā pašā laikā ir arī pretējs man. Kurš varbūt situācijās, ka es varbūt pārāk karstasinīgi reaģēju uz lietām, tas tā ir. Es esmu cilvēks, kurš ātri aizsilstās, tad viņš man parasti ir tas, kurš pasaka, nomierinies sievieti, atslāpst. Tad ir tāds, ok, labi. Un tas varbūt par kaut kādām lietām, kurām es esmu uzkurinājusies, es varbūt nomierinos vai mēģinu tajā brīdī varbūt tiešām nestept karstu un neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus vai pārsteidzīgus lēmumus. Tad nākamais, kas man būtu jāpiemina noteikti, ir Elīna. Kaut kā laika gaitā mēs nevienmēr sākot ar pirmo kursu esam bijuši ļoti labas draudzenes. Tas kaut kā ir vairāk noticis, kopš viņa sākusi strādāt šeit, šajā skolā, bet, protams, mēs tam zinām, jo viņa man bija, ņemot vērā, ka viņa man ir arī ieteicis pirmajā darba vietā. Tad Elīna ir tā mana saprāta balss, kas parasti man arī pasaka, varbūt viedus vārdus vai kādu gudru atziņu, kas varbūt man ir paspalvē tajā brīdī, kas man liek arī aizdomāties, kas man arī patīk cilvēkos. Nevienmēr mums ir jādzird tas, ko mēs gribam dzirdēt. Jā. Tas būtu šis cilvēks noteikti. Nākamais būtu noteikti mana vecā mamma. Diemžēl vecums, ja cilvēks dara to, ko viņš dara. Varbūt mēs nerunājam, vai varbūt es viņai nestāstu varbūt par tik ļoti daudz varbūt dziļām lietām par sevi, bet tā noteikti ir viņa, kur ir mans tā kā iedvesmas savos, bet iedvesma var būt arī pozitīva, viņam būt arī negatīva. Tas varbūt to piemēru, kur no tā cilvēka tu redzi, varbūt tu saproti, kā tu negribi darīt, vai varbūt kā tu darītu viņa vietā. Arī tā jāņem vērā arī tas faktors. Varbūt šeit vecās mammas kaut kādām varbūt izvēlēm, kuras varbūt es tā negribētu darīt, bet paldies Dievam, ka ir tās piemērs, kurš man to parāda. Tie būtu tādi 3. Katrā dzīves situācijā ir bijis konkrēts cilvēks, kurš īstajā brīdī bijis ir klāt. Es uzskatu tā. Un tie man ir izskatās, ir bijuši ārkārtīgi daudz cilvēku, ja tā paskatās no tiem, ko es pazīstu. Un ir prieks, ka viņi īstajā brīdī ir bijuši tajos brīžos, ka man viņus visvairāk ir vajadzējis. Bet šie būtu tā kā tie 3 šī brīža tops, teiksim tā. Tops, jā. Bet nenosaucot 1., 2. vai 3. vietu. Bet es zināju, ko man ir jāsāk citādi, man būs jāskaidro pēc tam mājās. Labi, bet kāda jūs teicat, ka esat karstasinīga dažreiz, jā. Un skolā jūs tāda ļoti strikta un noslēgta. Kāda jūs esat ārpus skolas, izņemot karstasinību?
Jo cik es esmu dzirdējusi no aizkulisēm, ko es nedrīkst atklāt, jūs esat daudz savādāks cilvēks ārpus skolas. Vēlreiz, es satieku? Esat daudz savādāks cilvēks. Esmu krietni citādāks. Jā. Kāda jūs esat ārpus skolas? Atklāju to pērlīti. Tā, jādomāju. Grūti jau norakstīt, un pašam ir sevi. Ir interesanti dzirdēt, ko cilvēki ir teikuši. Katrā ziņā, ja es saku, ieslēdz domāšanu, tad brīžiem man viņa izslēdzās. Gribu to, vai kaut kā man tas sanāk. Elīna ir redzējusi daudzas epizodes, kur es vienkārši neko neatceros, ko viņa man ir teikusi, izrādās, bet es kaut kā esmu sapratusi par savam. Arī, kā viņa saka, man ir zelta ziltiņas domāšana. Tā tas tiešām ir. Man otru pusīt arī to var apstiprināt, ka es nedzirdu lietas un neklausos. Tas varētu būt tas pirmais, manuprāt, tam, ko es no skolēniem prasu, bet kas man pašai kādreiz sanāk, tas tā ir. Grūti vēl pat nokomentēt, es pilnīgi apmūs no tā jautājuma. Paga, būs. Bet, katrā ziņā, kaut kādas izpausmes no skolas es paņemu līdz savā ikdienā, bet es cenšos daudz, varbūt to tā neizrādīt, bet ir tāda brīvāka attieksme pret lietām, es gribētu teikt. Nekas neieradies. Skolā es varbūt to prasu, tad tev bija jābūt. Bet ārpus skolas varbūt šī ir tāda varbūt kaut kādām lietām es varbūt neesmu tik strikta, esmu brīvāka. Jokojos krietni vairāk, tie joki ar tādi ir, kādi viņi ir melnais humors sprākst uz ārpus skolas, bet ir kaut kāda daļa, kas arī redzam arī skolā stundu laikā. Bet tas varbūt, kā es sev norakstot šādi. Tā jums sanāk ļoti labi noslēpt to teiksim tā, jauko pusi dažreiz. Tas, man liekas, ļoti atspoguļojas tajā jūsu aktieru karjerā. Jā, domāju, šeit arī ir tas, ko man ir iedevis tas teātra pulciņš, noslēpt to, kas tev iekšā darās, jo cik reiz nav bijis tā, ka starpbrīdī ir līdz, cilvēkos es raudu ļoti reti, bet cik reizes kaut kādas personīgās lietas nav kaut kādā brīdī bijušas kārtībā, vai ir kaut kāda pārdzīvojuma, kaut kādām citām lietām, ar darbu varbūt saistītām, un tad ir jāsavāc uz to stundu, un tad ir kaut kādas savas tehnikas, kā es mēģinu to darīt. Ļoti bieži tas ir sanācis, un es to veiksmīgi spēju noslēpt, bet ļoti bieži tas varbūt tajā brīdī izpaužās kā stingrāks vārds stundu laikā, vai varbūt mazāka jokošanās stundās, vai arī varbūt reaģēšana uz kaut kādiem pārkāpumiem, kas varbūt liekas, nav jau nekas tik traks, kas tur ir noticis un mēģina saplēst, bet tajā brīdī varbūt šis ir tas, kas notrigero, un varbūt es kaut ko reaģēju asāk, bet noteikti teātris iedevis noslēpt kaut kādas savu veidu emociju izrādīšana, vairāk varbūt pašai par sevi, kādas varētu būt ārpus skolas, jo tomēr tā autoritāte ir jānotur. Bet jā, kā viens no jūsu priekšgājējiem kolēģiem, bet skolēniem teica, skolotājiem, man liekas, jūs ārpus skolas esat pilnīgi citādāks cilvēks. Es jūs gribētu redzēt. Bet redzējis, viņš man vēl tādu nav ārpus skolas, tā kā viņam vēl tas iespējas par to, kāda es esmu skolā. Jā. Interesanti. Es domāju, ka izklausās, ka jūs jāuzaicina uz mūsu izlaiduma tusiņu. Jāskatās. Šī ir tā lieta, kuru es neapmeklēju. Tusiņus ar skolēniem. Jā. Es vienmēr esmu teikusi, jūs esat mans darbs. Bet tas ir pēc izlaiduma. Tas ir pēc izlaiduma. Bet man kaut kā vēl aizvien ir tas, tomēr skolēns un tusēt ar skolēniem. Jā, ja mani satiek, es varētu būt, ka es pasveicinu, jā, tur labdien, bet nevajag skaļi teikt, labdien, skolotāji, tā īsti, tā nedariet, lūdzu, Dievdēļ, nedariet. Mēs gribam atpūsties, mēs arī esam cilvēki, bet šie ir tie pasākumi, uz kuriem parasti es neju. Un ļoti bieži tie pasākumi ir, kad mācību gada beigās, tad, kad ir viss līdz kaklam. Un tad ir tas, kur tad vēl kaut kādu tusiņu, netaču, nē. Un tad parasti es esmu tas, kurš nevis izvairās, bet man kaut kā tas skolotāja tēls, tā skolotāja reputācija tomēr nospēlē savu, kāpēc es neizvēlos iet uz šādiem pasākumiem. Nākamgad man 9.1. Ja viņi uzaicinās uz oficiālo noslēguma daļu, Kūka un Mežezers, tad jā, bet to, ko viņi darīs pēc tam, vecāki skolēņus atbildat paši, es tur vairāk neko nedaru.
Labi. Tad vismaz jūs atzinājumā zina, ka jūs ieradīsieties uz Tusnis sākumu. Ja būs kūka un mežasars, tad jā. Bet parasti jau 9. klasē jau izdala puķis, un tad viss svin ar saviem ģimenes cilvēkiem. Reti, kura klase, manuprāt, 9. tā ir tāda, kas varbūt kaut ko pēc tam paši savā starpā, bet tad jau tie ir viņi paši, kas organizēs kaut kādas mazākas daļiņas. Bet ja būs kaut kas tāds, protams, ieradīšos, bet uz 12. Parasti ne. Jūs gribētu audzināt vidusskolas klases? Tā pirmā pieredze kaut kā varbūt neveiksmīgi šobrīd nospēlēs, kāpēc varbūt es īsti negribu, bet varbūt, ko es varbūt domāšu pēc 3 mēnešiem. Varbūt arī šie varētu būt varbūt tie, ar kuriem es gribētu tālāk arī vidusskolā, ja būtu iespējams strādāt tālāk. Jaunus ņemt, nezinu, jāskatās. Redzēs, tas ir tiešām atkarīgs no daudziem apstākļiem, kas tajā brīdī var sakrist, lai izvēlētos par labi audzināmai klasē. Vienalga, vai tas ir posms 7, 9 vai 10, 12. Labi. Atgriežoties nedaudz pie tā jūsu tāda daļai nebrīvā laika. Šis pēc tam ies tālāk mūsu skolēniem iesūtītajos jautājumos, bet pirms tam papildu jautājums. Vai jūs esat cilvēki, kas ceļo, vai jums patīk ceļot, vai jūs to esat darījusi, vai jums ir bijis laiks to darīt? Tātad. Ārpus valsts ceļošana. Ārpus valsts. Jā. Ok, labi. Bērnībā ģimenei bija mazas finanses. Līdz ar to mēs te uz kalniem slēpot, uz Dubaju, ja kā mums te daži labi laiži paklausoties, un tās lapas, kas man ir jāparaksta pa laikam, jau kurien tik cilvēki nebrauc. Man ir prieks, ka vecāki spēj mums nodrošināt šādu ekstru, aizbraukt un pavadīt ar jums laiku un parādīt to pasauli, kāda viņa ir, novērtēt to. Diemžēl man ģimenē šīs finanses nebija, un tas arī nebija tik raksturīgi daudziem kaut kur braukt. Ļoti retos gadījumos, vismaz mūsu klase vai no mūsu skolas, bija dzirdēts, ka kāds kaut kur tālāk ir aizbraucis. Parasti tās bija Baltijas valsts, kaut kāda Vācija, bet kaut kas tālāk ārpus šīm valsts robežām nebija tik bieži sastopams. Un teātra laikā pamatā visi izbraukumi mums bija pa Latviju. Viens bija uz Franciju, autobusā vēl ar cik teātra pulciņa biedriem, kas mēs tur bijām, pilns autobus. Tas bija tāds skolas laikā ilgākais izbraukums, kur bija būts. Un tad studiju laikā jau arī tās finanses daļa jau bija pašai jānodrošina. Tās finanses bija kādas viņas bija. Un arī laiks nebija tik daudz, lai kaut kur braukt, jo man bija tā atbildība pret tām savām studijām, pret karsēju meiteņu komandu, kurā es darbojos. Tad īsti nebija baigi variācija kaut kur braukt. Vairāk tas finansiālais nospēlē, kāpēc es neesmu bijusi varbūt ārpus valsts robežām ļoti bieži. Bet tagad, kopš es strādāju, kopš tās finanses sakārtojušās, tu saproti, cik tev vajag pašas tēriņiem, cik tev paliek, kas tev jāsamaksā. Ir par to pašu dzīvokli, hipotekārie kredīti un viss pārējais. Un tad ir tā daļa, kas tev paliek par ietaupīt, un ja sanāk, un ja ir kompānija, jo es esmu tas, kurš viens pats solo tripa, es taču pazustu priedēs, man liekas. Bet ja ir kompānija, kas piedāvā, tad es labprāt braucu, un ja man ir finanses, un es varu nolikt tajā brīdī, vai iegādāties tās biļetes, kas ir vajadzīgas, tad jā, tad es esmu tikai par. Kur jūs esat bijusi? Kur es esmu bijusi? Francija, Itālija, bet Roma, Venēcija, tā daļa, augškals, kā teikt, zābaciņam. Vācija ir būts, jau jāsaka, arī viss pagājušā vasara pabadīt Norvēģijā, iepazīstot Norvēģijas kalnus. Ir arī Krievijā pabūts 2 reizes. Jā, un tas laikam tad būtu arī tālākais. Ārpus šī kontinenta. Mīļākā apmeklētā pagaidām. Tagad jau jāsaka Norvēģija. Jā. Jā, Norvēģija. Kalni, ziemeļbrieži, ziemeļblāzmas. Tāda dabas ziņā man saistošākā ir šī valsts, līdz šim brīdim bijusi kultūra, cilvēku ziņā Itālija.
Tas būtu tie būtu tādi divi tie punkti, kas man pagaidām, kur tie ceļojumi. Protams, arī pagājušā vasarā ar Evitu bijām ar viņas vīru uz Zakopānu pa kalniem pastaigāt. Tā bija arī tāda forša pieredze. Tas, ko es sapratu, man patīk vairāk, kur es varu baudīt dabas skaistumu, bet laiku pa laikam ir jāizbrauc arī tur, kur ir daudz cilvēku, un klasiskajā turistā arī konkrēts objekts aplūkot. Tā kā ceļošana agrāk nav bijusi mana numur 1 aktivitāte, un arī nav bijusi numur 3 un 1. topu vietās, bet tagad, ja ir iespējas, labprāt aizbraucu. Tad šis mani pieved pie mūsu labākā, izvēlētā vienīgā jautājuma, ko kāds ir iesūtījis. Kāda ir jūsu sapņu vieta, kur jūs vēlētos aizceļot? Tās var būt vairākas, tā var būt viena. Tā var būt viena, kas ir par turismu, viena par dabu, bet kaut kas tāds, ko jūs gribētu piedzīvot. Ko es gribētu piedzīvot? Šis ir jāapdomā. Tas tā kā bucket list, kā sauc. Es neteiktu, ka tā būtu Amerika. Nē, nesaistam nekādas Ņujorkas, nekas tāds. Dienvidamerika kaut kas no tās puses. Pārāk bīstami klausoties stāstu no dažiem labiem, kurus skrējuši no mačetēm projām. Nē, paldies. Tāda arī bijuši stāsti, kas ir dzirdēti. Jā, Āfrika, ne par karstu. Tātad sapņu vieta tur, kur nav karsti, kur nav augstāk par 25 katrā ziņā. Izklausīsies varbūt banāli, bet tur, kur man ir mani mīļie cilvēki. Tepat? Tas var būt arī tepat, jā. Un ārpus valsts? Ja runa ir par valstīm, tad es teiktu, tur, kur ir kalni. Tā var būt tikpat labi Slovākija, tas var būt kaut kur Itālijā, varbūt kaut kur zemāk Itālijai. Labprāt gribētu arī kaut ko no Zviedrijas un no Norvēģijas tā lejas vairāk redzēt, kas ir. Tādas varbūt. Katrā ziņā kalnainas vietas, daba, vairāk kas tāds. Tāpēc šeit varbūt konkrēti valsts es tev nevarēšu nosaukt tagad. Es jums varu ieteikt labu valsti. Kāds tā būtu? Kalni. Albānija. Albānija, ok. Labi. Paskatieties. Tur vēl pagaidām turisms ir ļoti zems, tā kā tur ir lēti. Pagaidām. Teiksim tā, ja ir finanses un tajā brīdī es varu aizbraukt, kāpēc ne? Es arī kādā reizē, ka tās naudiņas jau var arī vairāk tam ceļojumam atvēlēt, tā kā tā vairāk nav tāda problēma, kā tā bija skolas laikā. Nē, es vienkārši runāju par to, ka tur nav tik daudz cilvēku. Tur ir vairāk tāds tā kā dabīgs un vēl joprojām tā valsts kultūra. Ar mačetēm neviens pakaļ neskries, ja? Nē. Ok, ļoti labi. Un kalnos arī ir grūti apmaldīties. Nesaki viss. Es nesaku nekad, bet es saku, ir grūti. Bet kalnes ir skaisti un skati ir skaisti un tiešām jums patīk kalni. Šis izklausās ļoti interesanti. Varbūt vasaras piedzīvojums. Jā. Labi, tas laikam mani ved pie beigām. Opā, viss jau! Es ļoti ilgi runāju, man liekas jau. Tu, kur es aizmirstu tā jautājumu, to griez ārā, ja? Un mans pēdējais jautājums kuram skolotājiem. Kādi ir jūsu iedvesmojošie vārdi jūsu mīļākajiem skolas skolēniem? Nemīļākajiem vispār iedvesmojošie vārdi. Jā. Man varētu būt vairāki. Jā. Es mēģināšu noformulēt to domu tā, lai es neatceros, par ko es par sākumā sāku runāt. Tā ir problēma mums skolotāji. Mums tas jautājums, cik pa laikam ir jāatgāda, lai mēs neaizplūstam. Nerunājot tikai par mūsu skolas skolēniem, vispār par to, ko es redzu. Atrodat savu hobiju, lai arī kas tas būtu, sports, māksla, grāmatu lasīšana, tamborēšana, adīšana, bet atrodat hobiju, nodarbi, kas jūs nomierina, kas jūs atrauj no jūsu ikdienas darbiem. Tātad es nerunāju par mājas kārtošanu, par veļas mazgāšanu, bet par hobijiem, kas kaut ko jūsos attīsta, vienalga, lai arī kas tas būtu, lai es nemeklētu opcijas. Es atvainojos, pateikšu skarbi, vienkārši dzert un lietot narkotikas savā nākotnē. Tas ir galvenais.
Ja cilvēkam ir kaut kāda aizraušanās, viņam nebūs laiks darīt lietas, kas var ietekmēt viņu un viņa apkārtējos. Tas ir tāds vairāk, teiksim tā, tas ir tāds no dzīves, gan pieredzes, gan no tā, ko es esmu redzējis, gan arī to, ko es redzu, kādi tagad ir tie skolēni, kādi bijām mēs manā laikā. Tas būtu viens. Otrs klasiskais - izbaudat skolu, kamēr jūs to varat. Jo aizejot no skolas, iestāties vienalga augstskolās, saskaroties ar reālo dzīvi, ir tā daļa, kur pasaka, es te mūžam tā neteikšu, bet tā ir tie cilvēki, kas novērtē, ka bija tie skolotāji, kas bija klāt un kas viņiem arī ir iedevuši kaut kādu dzīves mācību. Vienalga, vai tas ir pretīm nākošs skolotājs bijis vai strikts. Mēs vienkārši rādām to, kāda sabiedrība. Nevienmēr tev visi glaudīs pa spalvai, tev būs noteikumi, tu viņus neievērosi, tu būs arī sekas. Un ja tu pats nedarīsi, tad kurš cits darīs tavā vietā? Tas ir tas, ko es ieteiktu novērtēt. Ne tikai mūsu skolas pedagogs, bet vispār jebkura pieredze, kāda mums bijusi ir ar mums skolotājiem. Tas būtu tas otrs. Un trešais, man bija 3. Un tajā brīdī, kad mums to jautājumu, man bija tā trešā ideja, kas varētu būt tā trešā mācība, tātad hobija. Novērtēt to, kas jums ir. Un atrodat cilvēkus, kuri jūs iedvesmo un kuri no jums izvelk jūsu labākās īpašības un kuru klātbūtnē jūs kļūstat labāki cilvēki. Tas būtu varbūt tie 3 galvenie, kurus es novēlu katram. Un saprast šīs lietas nevis tikai tad, kad jums ir nevis 25, nevis tad, kad jums ir 30, 35, vai tad, kad jūs esat uz nāves gultas, bet šīs lietas saprast laicīgi, lai nav par vēlu kaut kādā veidā ietekmēt savu nākotni. Tie būtu tādi vārdi, ko es varētu pateikt. Jā. Man liekas, ļoti skaisti. Perfekti. 10 no 10. Jā. Jā. Paldies, ka jūs piekritāt. Paldies, ka jūs atvērāties un parādījāt savu nebailīgo pusi. Tur varētu, man liekas, vēl runāt, pēc nobrīnījos, tur taču kaut ko stāstīt ir. Bet es jums novēlu turpināt šo podkāstu, jo ir ļoti interesanti dzirdēt savus kolēģus, pat to pašu Elīnu. Bija lietas, ko es dzirdēju arī pat pirmo reizi, un bija vērts arī noklausīties. Un kolēģi arī savas vērtīgās atziņas ir snieguši šajos podkāstos. Un, manuprāt, ne visu skolotāji ir gatavi šādām sarunām, bet tas ir ļoti interesanti, ka skolotāji ļauj sev iepazīt, ka mēs esam tie paši cilvēki, kas jūs un kas jūsu vecāki un jūsu draugi. Tāds ir arī mūsu mērķis. Mēs gribam turpināt, kamēr vēl jūs to varat. Višķiņ gribam iepazīt jūs robežās, kas nav tik ļoti augstākas. Labi, paldies jums. Jauki jums sakaru. Jūs baudat atpūtu. Drīz piekdien. Jā. Un paldies. Un paldies, ka skatījāties. Un tā.